Šeit dzīvo Lielgauja ģimene, kurā ir 3 meitas, 2 vīns, kurām ir 17 gadi, un māsa, kurai ir 14 gadi. Sākam mācīties? Jā. Es domāju, ka būs labāk tā. Es neko nesaprotu. Kurš mēs nevar izmantot kalkulātoru? Tas gan. Man šķiet, ka māsa izmanto viņu, jo viņai bija Jā, desmitnieks. ļoti daudz matemātikā desmitnieks, bet viņa vienmēr prasa mums palīdzību matemātikā. Jā, ka viņa tak Instagramā liek bildes. Jā, varbūt viņa ir kādu mācību. Varbūt arī. Piemēram tā, ka viņa Tad tas būs kalkulātors tur un pierādījums. tā kā fočē. Tā, es liek patīšos līdz profilē. Ir jau arī tas mājasdarbs. Viņa ielika pirms vairākām minūtēm. Varbūt viņa... Es aiziešu apstīties. Tu sēdi. Jā, labi. Paklausies mūzika. Ok, sēdi. Kas tev nesaprot? Man jāizmanto kalkulators noteikti. Jā, iekšā. Čau! Čau. Ko tu dari? Es mācos matemātikā, redzi. Jā, tev palīdzēt? Nē, paldies, šodien nevajadzēs. Man Jā, ja palīdzēs. Izmanto kalkulātoru. Kas tev par daļu? Ties ārā! Baigā māsa atradusies. Palīdzēt! Ko tev vajag? Ko tev vajag? Kalkulātoru izmanto. Ko tu teici? To, ko dzirdēju, viņi izmanto kalkulātoru. Kas viņa galīgi? Viņa tak nevar izmantot. Tas nav vairāk godīgi, mēs pat uzzināsim, ko viņa dara. Tā, Kate. Čau, Kate. Mums varētu tavu palīdzību vajadzētu, jo mēs domājam, ka viņa nav mūsu māsa. Jā, tomēr mammai ir mūsu mamma jāsanā saruna. Jā, paldies, čau. Pēc 30 minūtēm tur ir. Pēc 5 minūtēm! Ko? Pateiks, ka viņš nav. Viņas nāk! Sveikiņi, sveikiņi, kas par cilvēciņiem! Čau! Nu, tu gribēji ar mani parunāt. Jā. Kate teica to, kad, lai es parunājot par jūsu jaunāko meitu. Un kas mums ir sakāms ar viņu? Kā viņa nav jūsu īstā meita. Tas kā jautājums. Kas jums par daļu? Jums nav nekas jāzina uz redzēšanos. Tas nezinu, ka nav. Tu dzirdēji? Jā. Nofilmēju. Labais, mēs parādīsim. Tātad šīs ir beigas gandrīz. Jums būs turpinājums, jo ir grūti montēt un visu darīt. Tāpēc, jā. Spiediet like, kā arī subscribe. Un nākamās daļa vai sērija. Tas būs tā kā turpinājums, kas notiks tālāk. Jā, Tā. un no 5 like. Tā.